Es atrodos Lauku ielā un vietējiem iedzīvotājiem ir pilnīga neskaidrība par to, kur un kā šeit drīkst vai nedrīkst novietot automašīnas. Priekšā ir aizliedzošā zīme, ka automašīnas uz braucamās daļas novietot nedrīkst. Bet kopumā šajā Lauku ielas posmā ir 19 šādas te kabatiņas, kurās it kā automašīnu varētu novietot. Taču tik un tā auto vadītāji nereti saņem sodus par šeit atstātajiem spēkratiem – 40 eiro vērtībā. Te ir tāda lieta, ka mašīnas liekam kabatās un te tiek sodi likt, bet neskaidrība te. Šajā kabatā 40 eiro sods. Kādu jēgu tad, ja liek sodus, ko tad viņi te grib puķi stādīt vai? Arī šodien visās kabatiņās ir novietoti auto un šķietami tieši tādam mērķim jau ielas izbūves laikā tās tikušas ierīkotas. Jānis jūlija un augusta mēnešos ir saņēmis kopumā 4 sodus par automašīnas novietošanu šajās te kabatiņās. Tātad 160 eiro. Bet vai tik tiešām šajās kabatiņās automašīnu nedrīkst novietot? Un gal galā, tad kāda jēga vispār no šīm kabatiņām ir? Zvanīju pašvaldības policijas, es viņiem prasīju. Priekš kam tās kabatas ir domāts vispār, ja liek sodus? Viņi pateica, ka es nemāku komentēt. Sanāk tā, ka vietēji iedzīvotāji vispār nevar saprast, kur drīkst, kur nedrīkst likt, jā? Tieši tā, uz risku. Būs sods vai nebūs. Vēršamies pašvaldībā, lai tiktu skaidrībā, kam tad šīs 19 tieši automašīnas izmēra kabatiņas Lauku ielā ir paredzētas, un vai tajās drīkst vai nedrīkst novietot spēkratus. Ārtelpas un mobilitātes departaments apstiprina, ka izbūvētās kabatiņas bija veidotas kā auto novietošanas vietas, un arī līdz šim brīdim tas ir funkcionējis un savu funkciju pildījis. Bet arī šobrīd, aptuveni pirms nedēļas, departaments saņēma pirmo vēstuli, ka tomēr šī te esošā satiksmes organizācija Lauku ielā rada dažādas interpretācijas un nonāk tāda pretrunīga situācija, ka vieta, kur transporta līdzekli novietot ir, bet atbilstoši ceļazīmēm darīt to vairāk nevarot. Lieliski! Gadiem ilgi šīs kabatiņas varēja izmantot to tiešajam mērķim, bet nu vairs nē. Un iedzīvotāji nevis tiek par to brīdināti, bet gan nostādīti fakta priekšā ar 40 eiro sodu. Rīgas pašvaldības policija raksts, kā atbildē atzīst, ka Lauku ielā izbūvētās kabatiņas ir speciāli ierīkots stāvlaukums transporta līdzekļu novietošanai, taču tur novietotajiem spēkratiem tik un tā tiek un tiks piemērots sods. Šajā gadījumā 326. ceļazīmes apstāties un stāvēt aizliegts darbība attiecas arī uz Lauku ielu Rīgā, esošo brauktuves paplašinājumu. Tādējādi minētās ceļazīmes darbības rezultātā attiecīgajā vietā transporta līdzekļu novietošana stāvēšanai nav atļauta. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka ceļazīmes ir obligāti ievērojamas visiem satiksmes dalībniekiem, un to spēkā esamība nav atkarīga no ceļa vai tā elementa izbūves veida. Tādējādi pat transporta līdzekļu novietošanai paredzētā teritorijā stāvēšana nav atļauta, ja šī vieta atrodas ceļazīmes darbības zonā un nav noteikti īpaši izņēmumi. Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums noteica, ka ceļa zīmju darbība attiecas uz visu to darbības zonu neatkarīgi no ceļa elementa – brauktuve, nomala, ceļa paplašinājums vai stāvlaukums, ja vien nav uzstādīta ceļa zīme, papildzīme vai cits ceļu satiksmes organizācijas elements, kas paredz izņēmumu, kas šī gadījumā būtu kabatiņas. Šeit ir izdarīts tā, ka tas maksimāli veicina nesaprašanu. Loģiski viņas ir speciāli arī būvētas kā automašīnas novietošanas vietas, un līdz ar to ir atbrīvot šī brauktuve stāvošie automobīļi nekādā veidā neierobežo, vienkārši ir jātiek skaidrībā ar šiem apzīmējumiem. Kāpēc pašvaldības policija neizrāda kaut minimālu empātiju un situācijas izpratni skaidri un gaiši redzot, ka šīs kabatiņas ir paredzētas auto novietošanai, bet zīme aizliedz auto novietošanu uz brauktuves? Un kāpēc, konstatējot, ka likuma burts neatļauj novietot auto arī tiem paredzētajās vietās, par nekorekto ceļa zīmi netika informēts ārtelpas un mobilitātes departaments? Departamentiem savā starpā vajadzētu runāt. Gal galā pašvaldības policija ar saviem saimniekiem, Rīgas domi, tā kā izrunājot visus šos jautājumus, vai drīkst vai nedrīkst. Un gal galā attiecībā par zīmi izvietojumu mums ir pietiekuši daudz dažādu speciālistu. Konkrētajā situācijā tātad, ja cilvēki ir paredzējuši, ka tādās kabatiņās stāvēt var,
tad ir vairāki risinājumi, kā risināt to, lai nestāvētu tur, kur nav tās kabatiņas. Tātad viens no variantiem to mēdz risināt ar nepārtraukto viduslīniju. Tātad, attiecīgi, kabatiņā ir pietiekoši liels attālums no šīs viduslīnijas. Tātad šeit 3 metri, kad tur var stāvēt. Citā vietā, tātad pat tuvu viduslīnijai, nepārtrauktajai stāvēt nedrīkst. Otrs variants - krāsot zeltainās līnijas tanos mazajos posmiņos. Varētu arī uzstādīt ceļa zīmes ar P burtu pie katras kabatiņas, bet tas gan nebūtu pats racionālākais variants. Šobrīd departaments pārskatīs ielā esošo satiksmes organizāciju, pielāgos to, lai šīs kabatiņas varētu atkal pildīt savu pamatu funkciju, lai ielas iedzīvotāji tur varētu tomēr automašīnas nolikt. Kad šis risinājums tiks ieviests, pagaidām to vēl nevaru pateikt, bet līdz tam tomēr arī aicinu iedzīvotājus ņemt vērā, ka šobrīd šos sodus pašvaldības policija uzliek, un visdrīzāk tas sods arī tiks uzlikts. Tādēļ aicinu tās automašīnas šobrīd līdz jaunajam risinājumam tomēr tur nenovietot. Absurds, taču speciāli izbūvētās stāvvietas nevis pilda tām paredzēto funkciju, bet gan ļauj pašvaldības policijai piemērot sodus, jo šī pati pašvaldība ir uzstādījusi nekorektu ceļa zīmi, kas to pieļauj. Lai gan ārtelpas un mobilitātes departaments sola situāciju mainīt, jāpiebilst, ka Lauku iela ir viena no ielām, kur Rīgas satiksme jau drīzumā plāno ieviest maksas autostāvvietas. Līdz ar to, pat tad, kad pēc likuma burta šeit varēs atļaut novietot automašīnas, visticamāk jau būs ierīkota maksas stāvvieta. Kristaps Puriņš, Arķoms Kočarjans, 4. studija.